Готовится к финишам. Дмитрий Цветков, двукратный победитель Рижского кубка, приближается к финишу. И это очень возможно второе место сегодня. Это точно уже уступая Артуру Pauliņu iz Latviju. Šobrīd finišā Dmitrijs Cvetkovs no Krievijas un izskatās, ka tā varētu būt sacensību pirmajā dienā otrā vieta. To šobrīd rāda arī rezultāts. Tā arī notiek. Dmitrijs Cvetkovs šodien uzrāda otro labāko rezultātu par mata tiesu par 12 sekundēm, apsteidzot Martinu Tirliku un Andreju Salimu. Pauliņš uzvarētājs intervijām. Un tā finišā mums ir Artūrs ļoti vakarīgā apģērbā. Artūra apsveic tev lielisku uzvaru, laiks 36 minūtes šajā distancē, kas bija gana fiziski smaga un arī daudz zaļie, ļoti labs laiks. Vai kļūdījies un kā vispār pašsajūt šobrīd? Tā kā to, ka pirmā punktā nespēju novietojumu un ieskrēju pārstāv pie koka, tādā veidā zaudēju 20 sekundes un tad nācās bišķi tā kā nomierināties, kas ir izdevās līdz grūtajai daļai pāri ceļam. Bet tad jau atkal uz 2 punktiem bišķi sev pazaudēju, bet saņēmos un beigās bija normāli. Pēc GPS sakot, mēs redzējām, vienu brīdi bija pavisam tuvu Jānim Kūmavu un Andrejam Slani. Vai viņus redzēja? Neņemšu objektīvu kamerā. Tas bija tieši pēc tā punkts, kur tu uztaisīji kļūdu pie bedrītes. Tas punkts 15. Ticamāk, ja būtu redzējis, tad būtu noķēris, tā kā es neredzēju. Par to mēs nešaubamies. Labi, lai veiks nākušajos startos.